Es esmu viens laimīgs cilvēks, kas savu misiju jau no bērnības ir sapratis un kas seko savai misijai. Komandieris aizrādīja, man te ziņo, ka jūs uzdrīkstaties vīriešiem rīkojumus dot. Es saku, ne tikai rīkojums, bet arī pavēles, jo viņi man padod. Mums nāk bērni no ģimenēm, kurās par viņiem nekad neviens nav domājis, kurās viņi nekad neviena nav vajadzīga. Bet atnākot mājās, es varu arī sagurt. Man brīžiem vajadzīga arī tā azote. Mans novēlējums būt cilvēku un padomāt par kādu izņemot sevi. Patriotisms nav tikai par karogu, himnu vai svētku dienām. Tas sākas ģimenē, ar sarunām, ar lepnumu par savu zemi un gatavību darīt kaut ko tās labā. Šodien saruna ar Nacionālo bruņoto spēku pulkvedi Antoņinu Bļodoni. Sievieti, kura savu karjeru militārajā dienestā sāka laikā, kad sievietes armijā bija retums. Runāsim par patriotismu, par sievietēm Latvijas armijā un par ģimenes nozīmi valsts aizsardzībā. Ar pulkvedi sarunājos es, Inga Akmentiņa-Smildziņa no Latvijas vecāku organizācijas. Paldies par viesmīlību restorānam Itālismo, kur notiek šī saruna. Par novembris tāds patriotisma Latvijas mēnesis. Ko tev nozīmē patriotisms? Daudz un visu, un īstenībā, kā burtiski nedēļas sākumā arī sapulceni bez komandīriem ziņoja, jā, Anna vienība, novembra patriotismu mēnesī mēs darīsim to un to. Un komandīrs man saka, es ceru, ka jūsu patriotisms ir 24/7. Tas nevajadzētu viņam aprobežoties ar vienu mēnesi, bet tam ir jābūt kaut kam vairāk un plašāk. Jā, protams, mēs Latvijā ņemot vērā, ka mēs svinam neatkarības kaujas un arī valsts proklamēšanas, tad tāds ir mūsu tas mēnesis, kas arī ļoti izdaiļo šo novembra pelēko mēnesi, šie visi karogi un svecītes un tautas šī vienotība. Bet patriotisms tas tiešām nav mēnesis un tas nav tikai karavīrs. Man liekas, jebkura cilvēks, kas dzīvo Latvijā, strādā Latvijā, dzīvo, dara kaut ko Latvijai, tas arī ir tas patriots, kas dzemdē bērnus šeit, kas audzina ģimenes, kas skolo ģimenes, kas dod savu ārtavu jebkurā profesijā, tas ir patriots. Vai var kaut kā tā teikt, ka vai laika gaitā tas patriotisms vai tās izpausmes mainās? Tagad, es domāju, tagad ir tāds digitālais laikmets un karš ir arī tāds arī informatīvais karš ir ienācis. Vai kaut kas mainās šajā jomā, kā būt patriotam? Es domāju tikai no tāda viedokļa, ka varbūt kas pastiprina mūsu patriotismu tajos brīžos, ka mēs ir ļoti ērti dzīvot un būt neatkarīgā valstī, liekas, viss ir pašsaprotami, bet tad, kad notiek tādas krasākas darbības, karš Ukrainā, tad mēs atkal aizdomājamies, jo Ukraina ir tepatās, burtiski, tad mēs aizdomājamies par mūsu neatkarību, un tas mūs tā kā saliedē uz to brīdi un ceļ mūsu patriotismu. Liekam, tā varētu mērīt mūsu to patriotismu, liekam, viņš bija ko viļņveidīgāks un to augstāko pīķi, laikam, sasniedz, tad, kad mēs atguvām savu neatkarību, vai ne, tad to parāda arī brīvprātīgo skaits zemesardzē. Tad Krima atkal brīvprātīgo skaits pieaug, un tagad Ukraina atkal brīvprātīgo skaits. Mēs redzam pēc tā, es skatos pēc tā, cik daudz iestāju zemesardze, rezerves karavīros, valsts aizsardzības dienestā brīvprātīgi, ja tas parāda šo tajā militārā mērvednībā šo patriotismu. Un arī laikam, nezinu, cilvēku skaits, bērnu skaits, bet sāpīgs jautājums, netur aizgāja, bet jā, laikam sāpīgs jautājums, vai tā nozīmē tas patriotisms šajā grūtajā laikmetā, bet īstenībā nekad jau dzīve nav bijusi viegla. Dzīve vispār nav viegla, viņa ir diezgan tāda sarežģīta un izaicinoša, bet labi, atlieku sevi atpakaļ tikai savā lauciņā. Jā, jo noteikti par bērniem tas, ka bērni dzimst mazāk vai viņi piedzimst ārvalstīs, ģimenes aizbrauc un vismaz mūsu bērni piedzimst tur, tas ir tas sāpīgais jautājums, kā negribas
kavēties. Jā, negribas. Brīžiem tā patiesība ir tāda, ko negribas redzēt, vai ne? Nu labi, tad parunāsim par laikiem, kad tu pieņēmi lēmumu iet tādā militārajā jomā, uzsākt karjeru. Tur tajos laikos sievietes armijā bija noteikti retums. Pastāsti, kas ir tas, kā to nolēmi un ko vispār tas ir prasījis kļūt par pulkvedi, kāpt pa tām karjeras kāpnēm jomā, kas tajos laikos sievietē bija tāda netipiska. Tā bija tāda kā bērnu sapnis, vēlme, negluži iegriba, bet vienkārši tāds kā tiešām interese. Tā bija vienkārši interese, un man viss, kas bija saistīts ar militāro, ļoti saistīja. Šis komandas gars, šis varonības pieskaņa, un manuprāt, ja es būtu, es jau kādreiz, man liekas, kam jau šo teicu, bet tieši tā es arī domāju, man liekas, ja būtu dzimusi kaut kad tagad, kā bērns, es sapņotu kļūt par kādu no supervaroņiem. Nezinu, supersievieti vai kas tur vēl ir no supervaroņiem. Man likās tajā bērnībā tā doma, ka darīt kaut ko ar mērķi aizstāvēt, kādam palīdzēt. Jā, tas bija kaut kas tāds, kas ļoti saistīja, un arī formastērs. Man liekas, ka tas ir viskaistākais apģērbs, jo tas ir tik romantiski, tik skaisti, ka viņi ir formastērpos gan kaujas, gan tos parādes un svētku. Dažādu armiju skatoties, man ļoti saistīja, un tas bija laikam tas pirmais, kas tā interese vienkārši par to. Protams, tajā bērnībā un savā jaunībā, kad es nācu uz militāro, es nezināju par niansēm. Es nezināju par niansēm, es pat neapzinājos, laikam, kafija nāk. Jā, droši mums var kafiju nest. Paldies tev. Nē, puslabi ir, paldies. Un jā, un tas bērnības tā bija tikai interese, bet tā izpratne tikai radās pēc tam. Arī, jā, es negāju, teiksim tā, ar draudzeni kopā, pēc gāju viena, tas bija mans lēmums, mans ļoti apzināts lēmums un vēlme, un tiešām mēs nebijām daudz uz to brīdi. Mēs sākām, piemēram, Ārendas zemesargos tajā Zvērstā. Es atceros, mēs bijām 2 meitenes. Vienmēr ir bijusi, esam bijuši skaitliski ļoti, ļoti maz, bet es nekad par to tā kā nebiju aizdomājusies. Es vienkārši darīju un gāju, kur es negluži vēlējos, bet kur sirds sauc, laikam tā to jāsaka. Varbūt tie ir tādi skaļu vārdi, bet īstenībā tā ir vienkārši mana misija. Un es esmu viens laimīgs cilvēks, kas savu misiju jau no bērnības ir sapratis un kas seko savai misijai. Un tas ir tik viegli, ka man savos, nezinu, es redzu pēc draugiem, viņiem 40 gados ir kaut kādas šaubas, vai tas ceļš ir pareizais, vai viņi dara to, kas sagādā viņām prieku. Es nekad no sava ceļa neesmu tā kā pat domājusi, ka varētu būt savādāk. Un tieši otrādā gribas un ceru, ka pietiks fiziskā un arī garīgā mentālā spēja darīt to, ko es daru, jo es esmu tiešām to savu misiju jau no bērna kājas esmu sapratusi, viņā esmu un eju. Un jā, kļūt par pulkvedi, negluži nebija sapnis, bija sapnis formastērs. Pēc tam tie pakāpieni, tas jau ir laiks, tā ir izdiena, tie ir kursi, tās ir zināšanas, un tad katrs nākošais nāca pārlicienu, teiksim, tā nav bijis, bet katrs nākošais nāca pēc attiecīgā darba un izdienas. Un kā es līdz šiem esmu nonākusi ar darīšanas paņēmienu, es nezinu, ar neatlaidību, ar darbu. Un minēja par to sirds saucienu. Ir kāds tāds konkrēts brīdis bērnībā, kad, kur tas tika redzēts, ka tās formas, kā valsts aizsardzība, kāds konkrēts varbūt cilvēks, kas ietekmēja. Kā tas sirds sauciens radās? Man nav atbildes, un
savās atmiņās, tās ir mammas atmiņas, kas saka, ka tas jau no bērnības pateicu, ka es būšu karavīrs. Māsīca man arī teica, jā, bērnībā, kad vienmēr brauc un satikās ar viņu, un mēs dzīvojam Reizeknē, viņa Rīgā, viņa teica, es vienmēr teikusi, kad būšu karavīrs. Un, man liekas, varbūt tie ir tādi vairāki faktori. Man ir brālis, kas 2 gadus vecāks, pārsvarā, protams, bija visādi. Mēs spēlējām kariņus un citas puiku lietas. Es vienmēr vilkos tā kā pie viņiem, tajā puišu barā. Varbūt tas iespaidoja. Gluži, lai es tagad no bērnības atcerētos baigi par karu filmas skatītās. Neskatījāmies mēs to televizoru tik daudz. Jā, bija viena filma par tiem tankistiem un suni, bet neko vairāk, kā viņi tur zirni pa to šķīvi dzenājas, tur neatceros. Jā, redzējām kaut kādas parādas televīzijā, varbūt pat tādām kripatiņai no visa, bet ļoti interesanti. Es atceros ļoti labi, kad, piemēram, bērndārzā arī bija, ka mēs spēlējām spēli tur, un tur arī bija, mēs kariņus spēlējām, ja, un tad mani ievainoja, un tad es tēloju ievainotu, un visi aizgāja jau tā kā pusdienlaikā, un es gulēju tā sniegu, jūs taču bija ievainot, es ļoti labi biju iejutusies savā lomā, un tad es tur, man liekas, plaušu karsonu biju noķērusies tā, cik ļoti es iejutos savā lomā, un tad atkal atceros arī tā pati bērnība pavisam vēl maza, ka es ravēju dārzu, mamma teica, biec jāravē, un tad sēdi ravē, un es kaut kādā brīdī aizdomājos, un tagad domāju, tā, te man būtu ierakumi, te ir vēl ierakumi, tad es tur trančēs, un tā man ievaino, un tagad es nokrītu, un tad mamma bļauj, beidz tur paļāties savā tajā vagā. Es spēlēju, man tā fantāzija bija, kāpēc es tā neatceros, no kā tā iedvesma, vai no visa pa druskai redzēts. Mums arī nav tā, kad mums ir bijuši vai no mammas pusē, no tēva puses, ka bijusi saistībā ar militāro. Jā, vectēva brālis ir dienējis aizsargos, bet nekādu stāstu es neesmu dzirdējusi. Es redzēju vienu bildi, fotogrāfiju, kur ir respektīvi formas tērpā, un tad tā cepura viena, ko mēs to bijām toreiz atraduši ar brāli, par kuru kāvāmies bērnībā. Man liekas, vienkārši esmu piedzimusi ar tādu karavīru gēnu, un tas ir viss. Tā ir vieglāka atbilde. Vienkārši tādu piedzimu un tā dzīvoju. Nu, jā. Bet ko karavīram nozīmē ģimene, un ko ģimenei nozīmē karavīrs ģimenē? Jā. Karavīram ģimenē pamats visam, jo teiksim tā, jaunībā, kad es iestāju zemesardzē, un mammai pateicu, atbalsta gluži nebija. Manai nesapratu, ko nozīmē. Viņam likās, ka es tur ar blēņām nodarbojos, un tā mamma ļoti prasīja, lai es mācos, tāpēc mācījos Tehniskā universitātē, un viņa uz to skatījās kā uz tādu kā blēņu. Un tur es nesaņēmu to atbalstu no ģimenes, bet es ļoti ātri atradu savus domu biedrus tajā zemesardzē. Un tad ļoti ar viņiem sadraudzējos, jo tie bija tie cilvēki, kas pieņēma atbalstu, un tie kļuva, laikam, jāsaka par mani ģimeni. Bet nav tā, ka es jutos ļoti labi būdama jau mājās. Ja? Tas nevientulības, bet tas tāds atšķirtības, tā sajūta viņa nebija no pateikumākajām. Bet tagad, kad man ir mana ģimene izveidojusies un ir vīrs un bērni, man ir ļoti svarīgi, jo jā, darbā ir, man ir jābūt, es esmu stipra, prasīga, ir darbs, ir fokusēta uz darbu, bet atnākot mājās, es varu arī sagurt, man brīžiem vajadzīga arī tā azote. Man ļoti svarīgi, ka man mājās ir šis atbalsts un pamats. Es nezinu, kā man būtu, ja man šī pamata nebūtu, vai es būtu tikpat stipra un manī būtu tāda pārliecība, ja man nebūtu šīs manas ģimenes vīra un bērnu, diez vai es laikam būtu, tā noturība manī nebūtu, un tas laikam nāk no tās ģimenes. Respektīvi, man šķiet, ka ģimene ir tiešām karavīram pamats, un ko nozīmē ģimenei karavīrs?
jājautā ģimenē, bet paskatīsimies no tāda viedokļa. Man vīrs arī viņš ir karavīrs. Bet vai es uz viņu kā uz karavīru skatos, vai kā uz vīru, vai kā uz ģimenes tēvu. Tagad tā padomāsim godīgi. Laikam visas šīs lomas ir tajā cilvēkā, bet es ļoti lepojos ar viņu, ka viņš arī dara, un viņš dara, es redzu, ar kādu azartu un attieksmi viņš dara, es viņu ļoti cienu par to, man ir sajūta, ka mums ir tētis, kas ir kā aizsargs mūsu ģimenē, uz ko var paļauties, un tas ir, vai tāpēc, ka viņš ir karavīrs, nezinu, mūsu tētis ir viss. Viņš ir tētis, viņš ir vīrs, viņš ir karavīrs. Es domāju, citām ģimenēm varbūt tas ir lepnums. Lepnums par to, ka tas cilvēks sargā ne tikai to savu ģimeni, bet kaut ko arī vairāk visu dot savu pienesumu arī valstī. Minēja tos izaicinājumus, tad viens ir, ka tos dombiedrus vajadzēja atrast. Kas vēl tajā, ieejot šajā sfērā, bija kā izaicinājums? Lai tajā arī paliktu, Sākotnēji varbūt izaicinājums, tas bija fiziskais, tas bija kaut kas pavisam savādāk. Tā tiešām ir mazliet sevis, savas to par ērtumu brīžiem tur var nebūt neruna, bet tas ļoti arī ne tik audzina raksturu, bet ļoti tad novērtē savu ikdienas tās lietas, tā gulta vai tā silta duša liekas, lai man pilnīgi neko vairs dzīvē nevajag. Bet vēl arī sākotnēji, ņemot vērā, ka es sāku dienestu 90. gadu beigās, tas bija nevajadzīgi, bet tas bija, un jāsaprot, ka armija esam brīnoties spēki savā būtībā, savā pamatā, kad sāka veidoties. Protams, ka tā bija veču pasaule, un līdz ar to ieiet tur un ieiet ar ambīciju. Es arī kaut ko gribu, man arī ir viedoklis, es arī daru, tad paliec mazliet nērts, un tad saņem visādus komentārus, kurus, paldies Dievam, vairs nedzirdu. Ceru, ka nedzird arī citas, bet klusai sieviete tavs datums 8. marts, vai tad 8. marts ir pienācis, tādus mēs dzirdējām, par Karēbu Džēnu mēs dzirdējām. Tad nācās to filmu noskatīties. Īstenībā, ka man pirmo reizi par to uzbļāvu, jo es pieteicos kursos, kas man bija nepieciešami pēc manas tiešām izglītības un tai profesija, amatā, kurā es biju. Un tad man tās attiecīgās skolas komandieris piezvanīja un sāka bļaut uz mani. Ko viņš bļauj? Viņš man saka, ar kādām tiesībām? Tur tikai vīrieši iet, bet es vienkārši neredzēju, ka tur pieteikumā ir vīrieši. Man pēc amata nepieciešams arī piesakos. Un viņš man saka, vai Karēbu Džēnu saskatījies? Es nezinu, par ko iet runa. Es vēl gāju uz to kaseti, paņēmu uz nomā, noskatījos to filmu. Tad man iepatikās vēl vairāk. Tā kā viņš gribot, negribot, man pat interesē vairāk par šo visu. Bet jā, ar to pretestību, un es atceros arī vēl vienā no izvērtēšanām, tad es biju uz to brīdi jau rotas komandiera, un man komandieris aizrādi, man te ziņo, ka jūs uzdrīkstaties vīriešiem rīkojumus dot. Es saku, ne tikai rīkojums, bet arī pavēles, viņi man padod, tas ir normāli. Viņš saka, jā, bet viņi ir vīrieši. Es saku, nē, viņi ir mani padoti, un es esmu komandieri. Bet, respektīvi, ar to bija jācīnās, varbūt tas nebija vajadzīgs. Tas būtu vieglāk, ja tā nebūtu, bet kā bija, tā bija. No otras puses, varbūt tas arī man norodīja. Varbūt es nebūtu tur, kur es esmu, ja nebūtu šis rodījums. Paldies Dievam, ka viņš nav salauzis, bet tikai tā kā stiprinājis. Tādā ziņā var teikt, ka tu esi celmlauze tajā, lai sievietes, kuras tagad izlemj iet militārajā tādā pasaulē, lai viņām būtu vieglāk. Tu esi kaut kādas lietas noteikti sakārtojusi, paņēmusi uz sevi, un tagad sieviešu mums armijā ir vairāk.
Es, paldies Dievam, neesmu viena. Man vienkārši laikam tā sanāca, ka pēc pagājušā gada parādes mani mazliet izcēla tajā prožektoru gaismā, bet mēs esam vairākas. Ja? Vai kaut kā celtajā prožektorā ir arī citas varones. Ja? Mēs esam vairākas, kas lauza šos pirmos ceļus, tā ir. Un īstenībā ir paldies arī par šo interviju, ir mums jārāda, sabiedrībai ir jāpierod pie domas, ka tas ir normāli, ka bruņotajos spēkos ir abi dzimumi. Un jā, mēs esam dažādos amatos, un jaunām meitenēm ir droši jāsapņo. Un ja ir tā spēja un vēlme, un ir tas iekšējais līderisms, nav viņš jāapslāpē sevi. Mēs taču varam būt laimīgas, un ja vienai laime ir būt par skolotāju, otrai par ārsti, trešai par šuvēju, bet ja kādai ir tā laime būt par komandieru, tad uz priekšu ir jāsapņo. Ir jāsapņo, jo ceļš, mazliet ir izlausts, bet jā, tas tie izaicinājumi, tas nav tikai tas izlaustais ceļš, tās zināšanas un tās profesionālās iemaņas, tas arī jau nav tāda viegls ceļš, bet ļoti interesants un personību veidojošs. Vai meitenes ir nākušas pēc padoma, vai tāda iedrošinājuma iet Nacionālajos bruņotajos spēkos un būt tajā pasaulē? Tu minēji, ka savā ģimenē, kurā tu augi, to atbalstu nesaņēmi, bet tas atbalsts ļoti vajadzīgs. Atbalsts ir ļoti vajadzīgs, un arī piemērs ir vajadzīgs. Man būtu īstenībā pat daudz vieglāk iet ceļu, ja es zinātu, ka viņš jau ir iets, ka tā var. Jo ir bijis tā, ka es atceros, es aizbraucu uz kursiem, uz leitnantu kursiem uz Ameriku, un tas bija ne tikai sakarnieku kurs, bet kājnieku kurs. Un man likās, pēc aizsardzības akadēmijas beigām, respektīvi, bija tā, ka es gribēju kļūt par vada komandieri. Bet tas bija 2000. sākums, un es teicu, sievietes vada komandieri, nav bijis, laikam kaut kas nav. Aizbraucot uz Ameriku un ļoti labi nostartojot tur kājnieku skolā, es sapratu, ka man tas ļoti patīk. Man tas, kas kājnieku, tā lieta ir ļoti interesanta. Tad es atkal mēģināju mazliet vēlāk nekā mani kursabiedri, un tomēr pieteicos, ka es gribu būt vada komandieri. Es gribu iet šo komandējušā sastāvā virsnieka ceļu, jo man tas ļoti interesē. Un man teica, jā, bet sievietes nav bijušas kājnieku vada komandieri ādažos. Un tā bija sava veida, man bija jāsaņemās, jāpaņem sava, duša, kas bija jau papēžos, un uzstājīgi tas jālūdz un jāpaskas uz to brīdi. Es strādāju brigādē, tad pulkvedis Rājevs bija komandieris, un tad viņš atļāva man šeit, labi, vajag izmēģināt, vai tās sievietes vispār var vai nevar, un tas bija pirmais solis, ka mēs aizgājām. Es aizgāju kā vada komandieris. Tagad ādažos, tā ir norma. Tad 2000. gadu sākumā, 2003. 2004. gads, tas bija eksperiments vispār, vai sieviete to var vai nevar. Paldies Dievam, tagad jau pēc 20 gadiem tā ir norma, un tas neapspriežas. Pēc aizsardzības akadēmijas, viņus izmāca kā vada komandieris. Ja man ir izglītība, kāpēc tad es nevaru tajā strādāt? Un es varu taču labi strādāt. Un tas ir labi, ka tagad meitenēm ir piemērs, viņas pat neapspriežas. Kur ir piemēri? Te ir tie amati, uz ko mēs varam pretendēt. Tāpat, lai kļūtu par bataljonu komandieri, un tas jau bija tikai vēl 4 gadi atpakaļ, kad es beidzu Baltijas aizsardzības koledžu, un mēs ar kursabiedriem runājām, kur kas ies, un es teicu, es gribētu varbūt kļūt par bataljonu komandieri, un teicu, nē, taču neviena sieviete vēl nav bijusi. Un es arī tā, nav. Bet īstenībā vajadzēja saņemt tad jau dušu un pateikt, nekas nav bijusi būs, Bet, paldies Dievam, ar savu darbu un dienestu, un bez komandieris man pamanīja, un viņš piedāvāja šo amatu, par ko es biju ļoti priecīga. Un tagad man liekas, ka jaunās virsnieces, viņas jau savā prātā arī domā, tā ir norma. Un tā ir norma, mums jāparāda, ka tā ir norma, tas nav nekas tāds. Varbūt man būtu vieglāk iet, ja es redzētu, un tad nebaidītos, var paprasīt vai nevar paprasīt. Par ko iet runa. Tas tik loģiski, ja tev ir izglītība un pieredze, un taču ir loģiski, ka tu vari.
ka tu vari startēt, bet jā, šis teiciens, ka un to laikam savā dienestā es esmu piedzīvojis, un es ceru, ka mēs no tā kaut kā neizvairīsimies, bet tas izmirs, ka konkrētam amatam ir vajadzīga vai no supertalentīga sieviete vai vidusmēru vīrietis. Bet īstenībā tā nevajadzētu būt. Tam amatam ir vajadzīgs tas, kas vienkārši atbilst tam amatam, tām prasībām, kas iztur attiecīgo konkursu. Bet, jā, paldies Dievam, mēs esam 2025. gadā, un lietas ir savādākas nekā tās bijušas. Labi, ka mēs attīstamies, par to vien ir prieks. Kā teikt, kas ir tas, kas tev visvairāk patīk? Tā kā dzen uz priekšu šajā darbā, vai kad tu no rīta pamosties un ar prieku velc formu un dodies. Kas ir tas viss vairāk patīk un aizrauj tur? Daudzas lietas. Pirmkārt, formu uzģērbt jau patīk. Un tu esi spīkērs. Man bija tā, ka Covid laikā man tieši noveicās, un es mācījos Baltijas aizsardzības koledžā, un, respektīvi, man Covid mūs neiespēdēja, viss turpinājās uz priekšu, un tās mācības bija uz kaut kādu brīdi attālinātās, ka mēs turpat tās Tartu bijām un varējām mācīties, un es divus mēnešus nebiju ģērbis formas tērpu. Un tad vienā dienā, kad visi atpakaļ uz koledžu, es apģērbu formas tērpu, es gāju pa ielu savā beretē, filmēju video vīram un teicu, es esmu atpakaļ, gāju laimīgi. Es biju tik laimīgi, ka es atpakaļ savā formas tērpā. Tas man patīk, es jūtos ļoti ērti kā savā otrā ādā, tas ir viens. Bet otrs, daudz kas ir tādas mazas lietas, jo redziet, ir tā, mums ir uzdevumi tie lielie, kas ir jāizdara vienībai. Tas nav tā, ka, nezinu, kā cepam uzcept, paņem mīklu uzcep un es redzu rezultātu. Brīžiem tie rezultāti, mēs gatavojamies, mēs atstrādājam savas gatavības, mēs atstrādājam savas iemaņas un brīžiem to rezultātu varbūt nevar redzēt, bet es rezultātu redzu savos karavīros, savos kolēģos, un tas ir tas, kas dzen un uzmundrina šīs mazie sasniegumi un uzvaras, kas ir tavu cilvēku. Tu priecājies par viņiem un par kaut kādām, kas izdodas, vai tu pavisam nesen ar karavīrs bija izdomājis rotēt, un tad mēs parunājām, sapratām viņas stiprās vājās puses, viņa vēlmes, un es ieteicu viņu rotēt uz citu vienību, nekā viņš bija sākotnēji izdomājis, un īstenībā viņš tur ir tik liederīgs, tas liederības koeficients. Viņš ir laimīgs, tā vienība laimīga, un man ir tāds gandarījums, ka es izdarīju tādu mazu lietu, bet man liekas, es vismaz kaut ko labu izdarīju, un tie mazie darbi, no kuriem tu redzi, ka tu esi kādam vajadzīgs, vai tavs viedoklis kaut ko maina, vai izdomā kādu ideju. Tas pats mūsu tēvdienas pasākums, tās iesvētības, tā ir tikai ideja, kas vispār nav ne uzdevumos rakstīta, ne reglamentā. Tas ir tāds nevis domāšana ārpus rāmjiem, bet tā ir domāšana, kā pielāgot situāciju tā, lai karavīram celtu motivāciju, lai piestrādātu pie rekrutēšanas. Un ja tas izdodas, tie ir tie gandarījums, kuru dēļ ir vērts un gribas dienēt, gudavārds gribas dienēt, ka tu redzi šīs mazās, kas tie ir, ne uzvaras sasniegumi, vai arī tas, ka drīzāk lietderība, drīzāk, ka es kaut kur esmu noderīga, vajadzīga, un ir kaut kāda situācija, man izdodas viņus salikt un atrisināt, un jā, tas gandarījums no paveiktā. Laikam vienā teikumā nevar atbildēt. Jā. Tādā savā vietā, citiem vārdiem, vai ne? Iepriekš minēju to, ka pēc tā, cik daudz piesakās brīvprātīgo dienestā, var savā ziņā mērīt, cik to sabiedrības patriotismu. Ko vēl var redzēt pēc tiem cilvēkiem, kas piesakās dienestā? Ko vēl var redzēt un secināt par Latviju, par mūsu cilvēkiem, par mūsu situāciju? Daudzas lietas. Es tagad runāšu tikai par tiem cilvēkiem, kas ir manā vienībā. Ko es redzu, pirmkārtām, mēs esam ļoti dažādi.
Jo noteikti var secināt, jo te ir 18 gadīgi, mazliet vecāki arī nāk jaunieši. Viņi nāk no dažādām ģimenēm. Un brīžiem ir tā, ka mēs arī ar vīru par to esam runājuši. Mēs dzīvojam savā burbulī, ņemot vairāk kā bija militāristi. Mēs tiešām dzīvojam savā burbulī un neredzam to Latviju, kāda viņa ir. Mums nāk bērni no ļoti inteliģentām ģimenēm, skolotām ar tādām vērtību sistēmu, kurām mums būtu vēl jātiek līdzi. Tas ir viens. Mums nāk bērni no ģimenēm, kurās par viņiem nekad neviens nav domājis, kurās viņi nekad nevienam nav vajadzīgi. Un tās ir nelabvēlīgās ģimenes, kur tas bērns, es viņu saucu par bērnu, jaunietis, tiešām jau jaunietis, jau ir izvēle brīvprātīgi iestāties un dot zvērstu, tas jau pieaudzis cilvēks. Šis jaunais cilvēks, viņš nāk no ģimenes, kurā ar viņu nekad nav runājuši, un arī viņš neprot runāt, neprot uzticēties, jo viņš 18 gadus no savas dzīves ne mammai, ne tētim nav bijis vajadzīgs. Nevienam. Viņš nesaprot, kā tas ir, ka tagad viņam kaut ko jautā. Tagad viņam saka, tu vari uz mums paļauties. Viņš tam nav radis. Un ir tādas ģimenes, kurās neko nav stāstījuši par Latviju, neko nav stāstījuši par mūsu vēsturi. Un īstenībā to patriotismu arī ir proti vispār par viņu runāt, ja tu nesaproti pagātni. Nav tās sasaistes, tu nesaproti, kur tu dzīvo, kas tu esi. Es tagad runāšu, ir jāsaprot, ka es nerunāju visiem bezvārdā, es runāju savā vārdā. Secinājums ir tāds, ka uz valsts aizsardzības dienestu nonāk jaunieši, un mums tiek uzdots uzdevums, pamatuzdevums būtu viņus izmācīt un iedot viņiem militārās iemaņas, iedot viņiem zināšanas, prasmes, kas ir saistītas ar militāru, sagatavot viņus tiešām krīzes situācijām. Bet mums vēl ir jāstrādā ar tādām lietām, kuras, manuprāt, vajadzētu izdarīt jau izglītības iestādēs vai arī ģimenēs. Tas ir fiziskā sagatavotība. Mēs nesaprotam, ko nozīmē skriet un kustēties. Tas nozīmē rūpes par fizisko ķermeni nav bijušas, ne skolā, ne ģimenē ir ieaudzinātas. Veselīgais uzturs. Un tagad es nerunāju, ka visiem ir jābūt supermodeļiem, bet ja ir virsvars, tad ir saprotams, ka tur veselīgais uzturs vispār nav izpratnes, kas ir veselīgais uzturs. Tad ir šī emocionālais, ka tie jaunieši viņi ir ļoti jutīgi, trausli, tas viņu tā noturība ir drīzāk nav. Un tad arī jautājums, tas jau arī ir pamats ir ģimenē. Un arī skolā. Es te nepārmetu, bet ja ģimenes un skolas būtu izdarījuši savu darbu, tad mēs varētu tiešām darīt tikai savu darbu. Bet mums ir paralēli jāmāca vēsture labi, paralēli jāpiestrādā pie fiziskā labi, paralēli ir jādomā par liekā svara lietām, disciplīna skaidra lieta, dažam labam arī valodu jāmāca. Tas ir labi, bet tas no mums prasa arī ļoti daudz papildus enerģijas, un mēs novirzamies no tā sava mērķa. Bet kas ir arī mazliet sāpīgi, ir sāpīgi tas, ka mums katru reizi, un tagad jāskatās uz to statistiku, kas ir visos bruņotajos spēkos, katru reizi ir jaunieši, kas atnāk un kam ir nepieciešams jau psihiatra, psihologa konsultācijas. Jo ir arī pašnāvības, kas ir saistītas ar nelaimīgām mīlestībām, kas ir saistītas ar azartspēlēm, un cilvēki ar to netiek galā, atnāk uz bruņotajiem spēkiem ar domu, tur mani izlabos. Un tā arī daudz ģimenes mammas man ir teikušas, tagad jums ir mans bērns iedots, lūdzu 11 mēnešus izlabojiet to, ko mēs 18 gadus neesam izdarījuši. Bet mēs neesam kā kolonija, kas tur tos bērnus izlabo. Mēs varam tikai pielikt, ja es būtu iedoši to pamatu, mēs viņiem pieliktu tās savas lietas, bet
Mums arī nav tādu instrumentu un varbūt zināšanu, ja 18 gadus viņš tiešām nevienu nav vajadzīgs, tas jaunietis tagad tajos 11 mēnešos paralēli visam tam vēl piestrādāt pie emocionālā, bet arī tagad ir 2. gads, kad Valsts aizsardzības dienests ir pie mums vienībā, un tad paņēma kapelānu, lai palīdz pie šī garīgā. Nebija mums psihologa amatu, to mēs atvērām, arī paņēmām psihologu, lai palīdzētu, jo katrs viņš ir cilvēks. Ziniet, pagājuši gadu, kad mums tiešām jaunietis aiz tām dzīves lielajām problēmām, kas viņam bija tos gadus, un viņš izvēlējās šo ceļu izbeigt savu dzīvi, un tā bija pašnāvība, un stāvēt pie šī jaunieša kapa, un stāvēja arī lielākais varams viņa Valsts aizsardzības dienesta karavīru. Katra dzīvība ir svarīga. Nav svarīgi, kā mēs varam izmērīt, kurš no mums ir svarīgāks, nesvarīgāks. Cilvēka dzīve tā nemērās, un tāpēc mēs darām visu, lai saskatītu, palīdzētu un atbalstītu tos jauniešus. Bet, kā jau teicu, diezgan grūti mums, mēs neesam kaut kādi ar superspējām apveltīti cilvēki. Ja 18 gadu laikā tiek darīts viss pretējs, lai grautu to personību, tad tajos 11 mēnešos mēs cenšamies. Bet gribētos arī, lai pirmkārt ģimenes saprot to savu atbildību par skolu izglītības sistēmu. Tur es neesmu kompetenta, lai tagad tur ietu iekšā, bet man ir jautājums, kā tas ir, kad bērns neprot skriet vai nesaprot, kā kūleni uzmest, ka viņš nesaprot, kas ir kūlenis, tad to vairs nemāca vai... Es nezinu, kā mēs līdz tam nonākam. Kā mēs nonācam. Jo tas nozīmē, ka tad, kad runā, ka mums vajag ieguldīt drošībā, valsts drošībā, tas nozīmē, ka mums ir ļoti lielā mērā jāiegulda izglītībā un arī ģimeņu atbalstā. Ļoti. Tad bez tā, viss jau sākas ar ģimeni un izglītību. Manā izpratnē izglītība tas ir visu pamats. Tur viss sākas. Un valsts drošība tas ir tikai loģisks tā turpinājums. Ja mēs nesāksim audzināt ar šīm vērtībām jau ģimenē un tad skolā, tad tajos 11 mēnešos mums var nepietikt laika, lai tam bērnam ieaudzinātu to. Un man liekas, arī tas procents parāda tie Valsts aizsardzības dienesta karavīri, kas atnāk brīvprātīgi, to parāda, ka tās ir ģimeņu audzināšana, tas ir viņu nopelns. Viņi ir tādā vidē audzinājuši to jaunieti, bet tie, kas ir iesaukti pēc nejaušības principa, tas parāda, ka viņi nāk no ģimenēm, kur laikam par to nerunāju. Es nezinu, bet pilnīgi piekrītu, viss sākas šajā valstī ar ģimeni, viss sākas ar ģimeni. Tad ir izglītības sistēma, tas ir visu pamats, un tad jau ir viņi izaudzina un viņi iedod tās vērtības, pie kurām pēc tam mēs jau iedodam to militāro profesionālo. Jo tagad mēs atkal strādājam un lienam tajos lauciņos, teiksim tā, labojam tās neizdarības, kas netika izdarītas. Bet no otras puses, iedomājieties, pie mums jau nonāk tikai maza daļa no jauniešiem. Kas ir ar tiem jauniešiem, kas nenonāk pie mums? Mēs, protams, varētu cerēt, ka viņi visi ir tie labākie un bet mēs saprotam, ka tur ir dažādi jaunieši. Mūsu sabiedrība tiešām ir tik dažāda, ka tie ir no tām grupām, varbūt, kas nekad arī nesapratīs un kam nekad neizveidosies tā izpratne par mūsu, kā lai pasaka, valsti un to mūsu kopienu. Tas ir ļoti svarīgi. Ja nav tās kopienas sajūtas, ja tas cilvēks nejūtas piederīgs kopienai kaut kam, tad par kādu valsts aizsardzību mēs varam runāt, par kādu valsts vispār attīstību. Jebkuros pat ekonomikā mēs varam runāt, ja tas cilvēks nejūtas piederīgs šai kopienai. Un vēl jau daļa ir, kas neiztur to atlasi. Tādi jau arī ir, kas neiziet tos kritērijus. Jā, un pārsvarā tā ir veselība.
Diemžēl medicīnas centrā mēs runājam. Man nav statistikas, tur būtu jārunā tiešām ar mediķiem, kuriem ir konkrēta statistika, bet lielos vilcienos tad man mediķi teica, ka ļoti interesanti, ka jaunieši mūsdienās, man ir sen pāri 40, bet viņi teica, ka man ir labāka fiziskā veselības stāvoklis, nav šī šķībā mugura, kas ir pie gadžetiem iegūta, nav šie kaulu blīvums ir daudz labāks nekā jaunietim 18 gados. Un tas ir ļoti slikti. Tas nozīmē, ka tā veselība nav. Bet kas tas ir? Tā ir kustība, tā ir pārtika un tas ir tas balans. Mēs tieši redzam, ejam lielveikalā un iet 2 mazi bērni, es nezinu, tur tāds pat metra nav, un abiem ir gadžeti, un mamma ieskatās kaut ko. Es domāju, tas ir vieglākais veids. Mēs arī tādā bijām iekrituši ar vīru. Mēs vienā brīdī sapratām, ka noliec bērnam planšeti, noliec bērnam pusdienas, un tad viņš viņu sapēd. Un pēc tam tu domā, kāpēc bērns sāk uzņemt svaru. Tāpēc, ka bērns vairs nejūt to ēdienu, bērns skatās, un viņš var ēst tikai tad, kad redz to gadžetu. Un tad tā atradināšana no planšetes mums bija meitai ļoti sāpīga, protams. Viņa nevarēja saprast, viņa pateica, es neēdīšu, un tad mēs cīnījāmies ļoti ilgi, kamēr sapratām, ka tas nav pareizi. Bet, protams, ka tas ir vieglākais. Iedot jau kādu mobilo ierīci bērnam un viss. Un viņš ir aizņemts, ar viņu nevajag ne laika pavadīt, ne domāt par viņu attīstību, ne par ko, vai ne? Un liekas sīkums, bet pēc tam līdz 18 gadiem viņš sev ar šo, protams, nevar arī atņemt tam bērnam, tas ir viņa tīklošanās iespēja, arī tiem gadžetiem ir jābūt, bet ja viņam nav kustības, tad tajos 18 gados, kā jau teicu, kaulu blīvuma nav, šķības, muguras un korsešu vispār nav, un tādi mēs esam. Tad ir jautājums, par kādu ilgmošību tie cilvēki varēs runāt. Viņi taču saprot, ka viņi ir tā kvalitāte dzīvē, viņi sev noņem, viņi neiestājas, viņi neiztur atlasi valsts aizsardzības dienestam, bet vispār dzīvē viņam arī diezgan grūti. Tad viņi būs noslēdz uz slimošanu lielāku, viņam būs noslēdz uz traumām. Latvijas dati rāda, ka mums ir viens no zemākajiem dzīvildes, zemākā dzīvildze, viena no zemākajām dzīvildzēm Eiropas Savienībā. Tā ir. Tas arī tas, kas tiek prognozēts līdz ar to. Tāpēc arī es jautātu, ka tā drošība nozīmē ieguldījums vismā daudzās citās jomās, ne tikai tik vienkārši kā tādā militārajā sfērā. Jā. Bet noteikti jums ir milzīgs prieks, ka tie, kas atnāk, redzēt, visiem redzēt, kā tie jaunieši, kāda ir viņu izaugsme, kāda viņi aiziet no sava dienesta. Tas gan. Ar pirmo iesaukumu es to ļoti pamanīju. Viņi atnāca pirmajā dienā un izlaidumā. Viņi bija man jau par kaut kādiem pāris centimetriem izstiepušies, bet tas, es domāju, tas nav tikai saistīts ar to, ka mēs ierīnas mācību mācam uz stāju, bet tur bija tas gan fiziskais, gan šī stāja, gan arī tā pašpārliecinātība, kas viņos un tās lepnums par sevi. Jo viņi ir maliči, viņi iesaucās, viņi 11 mēnešus ir godam nodienējuši, viņiem ir pamats būt lepniem. Un arī to 11 mēnešu laikā tā ir tāda kā pieaugšana drīzāk arī un kā sevis attīstība. Viņi paliek drosmīgāki, ja pirmajos mēnešos ne visi arī. Man daži prātveidi arī jau atnāk tādi drosmīgi pašpārliecināti un pamatot pašpārliecināti. Bet viņi kaut kā baidās uzdot to jautājumu vai baidās noformulēt. Bet pēc 11 mēnešiem viņi iemācās skaidri, gaiši pajautāt un noformulēt savu jautājumu un rodas kaut kādas apziņas, ko viņi dzīvē grib. Un laikam bija tā, ka pagājuši gadu no 60 jauniešiem skaidri zināja lielākais vairums, ko viņi darīs dzīvē. Bija skaidri nolēmuši daži, ka es noteikti turpināšu ar bruņotajiem spēkiem saistīt savu dienestu. Bija skaidri, arī jaunieši pateica, nemūžam. Tas nav mans, bet labi, ka zinu. Tas arī ir labi.
Bet viņam bija saprotams, ko viņa grib no dzīves. Tas viņam laikam arī, es saku, tā pašpārliecinātība, tā cieņa pašam pret sevi arī par to, ko viņš dara, lepnums, tas viņus arī taisīja tādus vizuāli garākus. Ka viņi arī saņēma to sajūtu noteikti, ka viņi Latvijai ir nozīmīgi, lai no kādas ģimenes viņi ir atnākuši, ka viņi, es tā klausoties secinu, ka viņi saņem to sajūtu, ka viņi ir svarīgi Latvijai, ka ik viens šis cilvēks ir ļoti būtisks. Ik viens arī mums vienībā ir tā, ka ir dažādi amati, dažādas pakāpes, bet es nebūtu komandieris, ja man nebūtu cilvēku. Es nevienu uzdevumu nevarētu izpildīt, ja man nebūtu, kas to pilda. Katrs tas mazais cilvēks pilda savu, mazais lielais cilvēks pilda savu lomu. Es nevaru izņemot vienu, sabrūk viss, jā. Un tad viņi arī saprot, cik viņi ir nozīmīgi. Tas darbs, ko viņi dara, viņš ir ļoti nozīmīgs. Un tā apziņa un tā atbildība, laikam, ko iedot jaunietiem, arī tas ir ļoti svarīgi, kad viņiem 18 gados viņš tātad tikko ir zvērests, viņš saprot savu atbildību un viņam mainās arī attieksme. Viņām mainās arī attieksme, jo tad, kad mēs ucinamies ar bērniem, viņus lutinam, tad viņi pat nesjūt to savu atbildību, un tad viņi uzvedās, nezinu, piedodiet kā luputas, bet ja tu iedod viņam atbildību, par ko viņš arī tā kā nes to atbildību, tā viņa attieksme mainās. Viņa attieksme mainās, jā, viņš paliek par lielu cilvēku, tāds viņš arī ir. Mēs sākām ar to patriotismu mēnesi, tad arī varbūt ar to varētu noslēgt. Kas ir tas, ko, vai vēlējums, ko katrs no Latvijas iedzīvotājiem var tādu izdarīt savas valsts labā, pat nevelkot formu? Padomāt par tuvāko, parūpēties ar cieņu un mīlestību izturēties pret tuvāko. Jo mēs dzīvojam tādā ne pašlabuma, bet egoistiskajā laikmetā. Cilvēki ļoti domā par sevi, mana labūtība, es. Bet ja mēs katrs pacenstos padomāt par cilvēku blakus, par diviem, par trim, par to sabiedrību, par kopienu, kur mēs esam, tad mūsu arī valsts kļūtu stiprāka, jo īstenībā ir, kā lai pasaka, drošāk un labāk dzīvot valstī, kur visi dzīvo labi un draudzīgi. Tu viens, taču neesi nekas. Tad mans novēlējums būtu cilvēku un padomāt par kādu izņemot sevi. Labākajā gadījumā par kādiem, jo vairāk, jo labāk, bet sākam vismaz ar vienu. Paldies! Paldies!